Arni, tu laikam gitaru spēlēji vēl pirms proti runot vai skraidēt ar kojām, tā izavērās, nā? Tā nemaz nav īstenībā, es gitaru nespēlēju nemaz tik labi. Nu, neviens tev neticēs tagad. Un es nemaz nav skatos ejēsti par gitaristu, bet nu šūtos prūtum. Un es gitaru spēlēju kaut kādus gadus 7 un... Es zinu, ka tu arī tagad ir citus vuici gitaru spēlēt ir. A kā tu pats izavūjies, tu goji skolā, pošmocības ceļā, draugi vuicē. Es zinu, ka katram gitaristam savs unikāls stos gandrīz, vai kā es tu gitaru ir izavūjies. Man bija tā, vidusskolas beidzamajos klasos. Kur tu vidusskolu pabeidzi? Kursavas pilsētas gimnāzijā man bija. Un beidzamajos vidusskolas klasos man netipiski tam laikam sāka interesēt gitaru mūzika. Un... Kā netipiski parasti visiem puišam jau tas interesē? Nu, lūk, timā vidī, kas bija Krīvijas pīrobežā, Kursavā, gitāra mūzika nebija nemaz attīstīta un klausājās baigu popsu. Muna skolas gados bija topā tādas grupas kā Spice Girls vai Backstreet Boys vai NSYNC vai neskas tāds. A tev jūs tā garam pagoja vai tomēr tev Jā, es, protams, ka klausījos, dēļ to, ka es nevaru jau nezaklausāties. Bet man tomēr vilka citam grupam. Es klausījos baigi daudz Beatlus pamatskolā jau, un tad es klausījos Queen, es klausījos The Doors, un īstenībā arī tos kasetiskos porakstīju no savas mosētas, ja bija disku atskaņotos, toreiz bija baigi tas jau forši, ka bija disku atskaņotos, porakstīju uz audio kasetēm un nešu uz skolu. Sākumā nepatika tas nīnam, bet pēc tam cilvēki pat sāka klausāties tos pašus Beatlus. Un, nu, droši vien tie arī meklējamies kaut kādā 8. 9. klasē tos saknis, kad man sāka interesēt gitāru mūziku. Jau izsprīdi, ka tu būsi muzikants, vai tas pilnīgi vēl nebija? Nā, es nemaz nevaru tas man likos kaut kas tāds baigi tols nelasnīzams spēlēt kaut kādu instrumentu. Mēs pīzdaļājāmies Popīlā ar Beatlu dzīsmi, un es ceru jau, ka kodreiz varēs. To varbūt dzīvijā izdarēt, kas arī pēc tam realizējās. Lūk, pēc tam vidusskolā gan man tie interese par muziku zuda. Jau kā pa Viļņiem ir gojis, tad tāds pacālums, to pagribums, a tagad tāda leidzena linija tev, ja? Nu jā, tad universitātes beidzamajos gados uztaisījām grupu. Tas runa ir par Dabasu Durovam. Nu, par Dabasu Durovam mēs parunāsim drusku vēlāk, ka tagad vēl par tevi tomēr. I tagad tu arī vuici citim gitāru. Vuicu, bet ir gitāris pamati. Kā jau es sacīju... Kā tu izavīcies? Mēs vēl tev aizmirsam to tematu. Kā es izavīcu jau, nu lūk, gitārus izavīcu jau Daugavas universitātē, kad atgoju vuicātīs. Un pa kūpmītam čaļi spēļā un meitinis arī spēļā. Un tā es arī izavīcu. Pie vīna pazavierīs, pie otra viens pavuicā, otrs pavuicā. Tā apmēram tas ir. Nu, es izavīcu jau kaut kādus parastus akordus atvārtie pozīcijai. Kaut kādus tādus, ko es arī Bet tu jau zini vairāk par 3 akordiem, par citiem smējās, ka tas cilvēks zina tikai 3 akordus. Tu zini vairāk nekā 3 akordus. Nu, es zinu sistēmu, kā es varu nospēlēt jebkādu akordu. Es pat nezinu skaitu, un tas nav rodētojis, cik labs ir gitāris, cik es akordu zinu. Jo parasti jau ir tāda pāruna, saka, nu vispār par 3 akordiem nezinu, tas nav nekāds kvalitātes. Nā, sacēsim tā. Lai arī cik tas čudnē nebūtu, bet lielākie pasaules hiti un foršāko muzika ir balstāta uz 3 akordiem. Piemēram, blūzmeņi, kuri spēlēja, kuri tiek uzskatāti par labiem gitāristiem un kaut kādus gitāru spēlis. Viss ģeniālis ir vienkārši, lai... 3 akordi. Akordu skaits nenūzēmai, cik laba vai švaka bijis dzīsme. Var iz vienu akordu var tā sāranžēt dzīsmi. Saproti, akordi ir harmonijas. Mainos akords, mainos dzīsmis harmonijā noskaņa krosa. Var uz vienas krosas izturēt visu dzīsmi un uz vienas dzīsmis uzstājāt šedevru. Mozartam bija iz viena akorda dzīsmis. Skaidrs. Tā kā tas nav nekāds, tas ir tāds izagojis tautā par tiem 3 akordiem, bet tas neko nenozīmē. Kā tu citiem vuici, tu arī tādā pašā, vai tev ir kaut kāda metodika? Tad, ko es saprotu, ka tev tādas eisti muzikālas izglītības, bērnu muzikas skolas vai kaut kādas pieaugušos nemaz nav tādas? Tu esi autodidakts pašmocības ceļā, visos izavūjies. Nu, es biju jau tā saucamajos gitāristu sesijos Madūņi, kas ir, tie ir gitāristi, Latvijas labākie gitāristi, arī nožemnieki, brauc un kaut ko vuica. Un tieši ties ar īstenībā dabūtu dzinuli vuicātīs. Pirms tam es spēlēju gitāru un sacerēju dzīsmis. Es zinu poršu akordu, kaut kādus. Kaut ko es zinu, bet pēc tam es īpazinos tamā gitāristu sesiju ar blūzu, ar nedaudz ar džeza pamatiem, nedaudz ar improvizāciju, aizarvos un... Jūs soki sacerēt arī savus dzīsmes? Nā.
Pats savas dzīsmes sāks atcerēt iepriekš. Tas ir tieši, kas īt runa par gitāru spēli. Tas bija tas, kas deva man orientāciju tamā, ko vēl var izdarāt ar to instrumentu. Un kā var padarāt dzīsmes atcerēšanu suļēgoku. Jo, ja tu zini kaut ko iz gitāris, tu zini, tu mocīs. Pēc tam, kad tu nozamierinājies tev, un kad tu soc normāli, aizmirst to visu, ko izavīcējis, pilnīgi izdomājis, ka tu neko nezini. Un tu soc atcerēt dzīsmi, jau pēc kaut kādas a priori iz Bogotoka, par to, ka tu jau zini, tev ir bagāža. Tu tikai nedomāji par to. Neko nesam mokslājot. Lūk. Tu stostīji, ka tu arī izveidoji grupu Dabas Udurovas. Tev nebija dūmas solo karjera, vai tu vienmēr izsprīdi, ka tu gribi kompānijā? Jo ir citi muzikanti, gitāristi, kā bardi, piemēram, Laura Bicāņa vai vēl kaut kur, kuri, es zinu, kurš skaita aizbūšu solo karjeru, vai tevi nav valakis solo karjeru? Ir tā, ka es gribu jau tomēr grupu. Grupā ir kaut kas magisks. Vienam pašam ir vieglāk. Tu, piemēram, tie paši Laura Bicāņa, ja dara, kā jai pateik. Rakstniekam ir viegli, tu esi viens pats, visa atbildēba, neko tu nevar izčakarēt, nevar nevienam sabojot garastāvokli, vēl kaut ko, bet grupa tas ir lielāka atbildēba. Grupa tie ir ģimeņa, un ja grupa ir stabila, tad tev ir jāsavoicās sadzēvot ar visiem. Un te nav runa par kaut kādu sadzēvošanu sakostim zuvim, bet katrs cilvēks grupā ir personība, un tev jāsarēkina ar jū. Cik gadu jau Dabas Udurovam ir? 2006. mēs esam dibinoti 4+3 7. Jau tāda smuka jubileja veidojās. Par ko Dabas Udurovas un vai tas pats sastāvs ir tagad, vai dzirdēju, ka tie ļoti bainos cilvēki, jūs tāds visu laiku jauns ašņis podīt grupā, nā? Tāda informācija varētu būt pareiza pirms 3 gadiem. 3 gadus ir daudz maz stabils sastāvs. Pēdējos 3 gadus. Gitārists, bundzinīgs. Varbūt tu vari nosaukt visu šobrīd esošos cilvēkus. Jūs esat tāda puišu grupā. Puišu. Šobrīd ir pie bungam Aleksandrs Tamans, gitārists Romāns Sladzis, taustiņīgs dzīdotājs Egīls Kulmanis un es. Un tad mēs esam basgitāristi. Basgitārista pagaidām īsti nav nodefinēts, kas mēs esam būtu. Basgitāristi ir mēņējušies, laikam, visbīžāk, un šobrīd ar mēs spēlēja Valdis Runzāns, starp citu, izpaļēdz mēs. Es gan jau nav skatoju grupas sastāvdaļa, bet es baigi daudz ko pīnas šobrīd. Tad jūs esat tāda super liela paudžu saskaņotība sajūt. Ja? Un mēs ir skaņotojs Džeims, kurīs tik tiešām mēs jau bija Valdis un Džeims varētu būt tāvi pēc 100 gadiem. Tad jūs esat tāda, kā eista ģimeņa grupa varētu būt pēc vecuma, pēc interesi un pēc saskaņas, pēc dūmu biedriem. Redz, kā ir, es jau bišķi paturpināšu to iepriekšēju. Tad, kad ir grupa, pirmīs gads ir ļoti foršs, visi ir baigi uz viļņa. Visam entuziasmu. Visi entuziasmas. Pēc tam pazarodās katra cilvēka kaut kādas ambīcijas, īpatnības, ar kuriem jāsarēķinājās. Un, piemēram, man gribīs, piemēram, tā spēlēt dzīsmi, un kādam citam ir cita ideja. Un man jāsarēķina ar to ideju, es jau pieņemu. Es varu pieņemt par to, ka, ja man ir unas idejas, man jos galvā jau ir sāranžētas. Aranžēta ir, dzīsmes labskaņība, ja visa pareizi skaņa man jau galvā. Es zinu, kuram jāspēlē. Ja es sākšu kaut ko maināt, un, piemēram, cits kaut ko liekas citu, visa dzīsme ir jāporaranžē. Tas ir vēl papildus darbs. Ir divi pieejas. Tu pasties solomokslinieks. Es attīmu, es pastiešu būs tā. Ja visi spēlēs tā, kā es gribu. Un te jau vairāk nebija grupa. Tas bija solomokslinieks. Ja es attīšu, davai čāli domājam. Un tad katrs kaut ko nesis klot un domās. Tie aizies daudz vairāk laika. Daudz vairāk, nekā es pasciešu uzreiz ar gotavam partitūram, kas kuram jāspēlē. Es kā rakstnieks to vērtēju, ka tu esi viens pats, visi plusi tovi, visi minusi tovi, tev ne ar vienu nav vajag saskaņot, ko gribi dari, tad tomēr ir tādi individuāli mākslas darbi, kurš cilvēks pilnīgi, un laikam es pasciešu to tā grupā strodot, tas ir grīvšok. Tas ir tāpat kā vienam dzēvot vai ar saimi dzēvot. Te ir saime. Tā ir, ka tu dzēvoji ar ģimeni, tev nedrēkst. Var pasēt, ka Dabas Udurovs te ir otra tova saime? Protams. Pats var pasēt, ka ir bijuši brīži, kad es pavadu ar grupu vairāk laika nekā ar ģimeni. Mēs tīpaši pa vasaru mēs braukājam un spēlējam.
Un mēs paši esam arī par to smiejušies jau busenī braukājot, ka mēs vairāk nekā ar savam sīvam vai bārnam pavadam laiku. Nu, Vaļuk, tik pie instrumenta. Es tev bišķi pastāstīšu par tiem akordiem, par tom, i par improvizāciju. Tas ir viens no tom lietam, ko es gribētu padarāt. Tu esi pirmo reizi dzēji paņēmis basu? Nu, es domāju, ka vai otru vai trešo. Ok. Tad izraisim tādu lietu. Tu paspēlēsi man 2 notis. Pirmo notis sauksīs la, otrai re. Respektīvi, tev bijis jorausta iteisteiga, iteisteiga. Katru steigu raustīs 8 reizes. I ne vienkārši, bet ritmiski. Timā ritmā, kā es situ savu koju. Nu, raudzēsim, ja? 1, 2, 3, 5, 6, 7, otru. 2, 3, 4, 5, nāsteidzīs, 7, un... Labi. Nebija gluži labi, bet... Bet tu tā tu vici bārnim spēlēt, ja, gitāru apmēram? Ja tu būtu bārs, tu dabūtu tulēt no manis, bet naskot jau tu izdarīji. A kā tu, kādi tavi stili, kā tu izatekmējies? Nu, ko tu esi vicējis, dzēvē vicējis, klausūtīs muziku? Kā tu par tādu muzikantu esi palicis? Kā tam cilvēkiem paštoisiet? Kā var tikt par to, ko tagad dara Arnis Slabažanins? Nu, es neuzskatu, ka tas būtu baigais sasniegums, jebkurš to var diezgan otru izdarāt, ja dara. Nu, varbūt ne jebkurš, bet tim, kam ir kaut kāda interese. Tu man tagad pasaki, cik stundas dienā tu katru dienu vidēji spēlēji, trenējies? Šobrīd ne tik daudz vairāk, varbūt stundi. Bet stundi? Vai pusstundi. Bet dienā es reizi panamu gitāru un kaut ko padaru. Ja ne gitāru, tad es pasiežu pie datora, pazaņemus ar muzikas programmam un palīku kaut ko kopā vai parakstu dzīsmam vārdus vai vismaz padomāju par to. Katru dienu, ja? Man stojas tā, ka muzikants ir tā kā ķirurgs, ja es kādu nedēļu nav operējies, pēc tam vairs nav vairs. Un bija laiks, kad es spēļoju tiešām daudz. Nu, cik tas ir daudz? Nu, stundas 4 dienās spēļoju. Tā kā es veicījos. Lūk, nu, par to Ietekmes kādi tev bluzi, džezi? Nu, sākumā bija tā, ka es ietekmēju no to, ko es dzirdēju. Tu dzirdi paradēju dzīsmi, tu ietekmējies no to. Skan tev Ivanuška International, tu domāji, ka tas ir kruta, vai skan tev tatu, vai skan kaut kas tāds. Bet tad ar laiku tu sāc filtrēt. Tu saproti, ka itē man pateik vairāk muzika par to. Tu vēl nesaproti dēļ ko, bet tā ir. Un tad tu sāc filtrēt, un tad pazarodās arī kaut kādas intereses un ietekmes. Un tī pirmī, kā jau es sacīju, bija Beatli. Un, nu, pieņemsim gitāra. Beatli dzīsme Hard Day's Night. Nu, ir tāds soļnīgs pa vidam. Tāds. Un tu kruta skaņīgās, kas tī tāds. Tev it apakšā es zinu pēc tam, ka tie ir blūza pentatonika. Un visiem, kas vicās gitārās, īsaku to pentatoniku nospēlēt. Ja izaklausa tā. Tas ir blūzeņš kaut kāds tā, ja? Nu, tu, piemēram, atlaisim roku un tu, piemēram, nospēlēji itu steigu. Oi, tad izslāgt ir, pamēģināsim ingrīsim. Labi, nospēlēji vienkārši vienu reizi nūrā itu steigu, lai skaņ. Pagaidi, es nūrāšu pats. Ir tāds skaņ, da? Tas ir blues. Bet tu varētu pastāstīt, ka blues te ir tu ir tāda country mūzika, bluesa mūzika, reggae mūzika, nu, teirokīs tāds roks, smogoks roks. Ir tāda, kurā tev līkos, nu, te ir meistarībā vissarežģītākā līta. Jebkuru stilu var izkūpt. Nav var tā pastāstīt, ka viens ir galīgi prostīs stils, te ir tāda ļoti augsta pakotē. Jebkuru stilu var izkūpt, pilnīgi jebkuru. Un pastāstīt, ka tas stils ir glups, nav pareizi. Visi mēs te rock mūziki vai kaut kādi, kas... Kā tu sevi tagad definēji? Tu pats sacīji, ka tu esi tāds soft rocks. Nu, tas ir pop rocks, es domāju.
Tas ir tas, kas man liekam visvairāk pateik un pazadūdās un uz ko mēs arī darām. Es tādu smago metāļiņu nav tevi viļķis. Mēs ir arī bijušas smagokas dzīsmes. Arī šobrīd ir šis tas pazarodos smagoks. Bet tu esi pats sacerējies arī blūzus, tev pašam ir sacerējieti. Nu, ja mēs esam baigi daudz eksperimentējuši. Es paturpināšu to pirmo jautājumu, ko tu par tom grupām prasīji. Nu, pēc Beatliem goja kaut kāda latviešu estrāde, kas man patika. Grupa tī, es atceros, studēju gados man patika Līvi. Tas ir tāds vairāk latviešu roks, tā saucamies, lībojas roks. Tomēr tu balstāts uz kaut kādam vienkāršam harmonijam un tādam, kas ir tuvākas sirdē latviešam. Latviešam tuvs sirdē ir šlāger mūzika. Un Līvi bija tāda grupa, kas spēlē roku, bet tāda latviskā manierī. Nevajadzētu beigtāties, varbūt tu apzīmojam šlāger roks. Un man liekas, tas arī ir tas, ko viņi darāja dažos dzīsmos. Dažos viņiem bija hard rocks un kaut kas blūza, un te bija, man liekas, viena no labākajiem latviešu grupām. Tad man patika dažādākie jaunītī, kaut kādas Zeskārs vai bija tāds Detlefs, Mundane, un tādas es klausījos. Kad tu klausies, tu arī vicējies, vai ietekmējies, vai vienkārši prīka kāpēc klausies? Vicējos kaut ko prota vātru, protams, man patika. Tu visos darīju, un tā kā es sāku jau ķerties pie gitāras, es sāku apgūt arī, piemēram, kaut kādu, es pastiprināju tomēr pie blūza ķēros, nezinu dēļ ko, man tas ļoti uzrunā. Redz, kas ir tī ir mažora akords, bet tī spēlē minora, tu noti. Tas tāds nedaudz dzielīgs un tāds ironisks skaņa, skumēga nedaudz. Man ļoti patika, un tī māksliniekiem patika B.B. Kings. Piemēram, B.B. Kings ir ļoti lāns spēlētojs. Jam patika taisāt daudz vibrato. Mēs tev visu laiku runājam, zināt, tad es pasiešu, cik lielā svarīga nozīme ir instrumenta kvalitāte? Var tā, ka cilvēks nopērk pa 10 000 eiro gitāru, spēlē labi, vai tomēr meistars var arī ar vienkāršu instrumentu? Ar vienkāršu instrumentu var, bet... Cik liela nozīme ir naudai, tehnikai, kvalitāte, jo, piemēram, rakstniekam paņēmi bloku, no tev ir pildspalvi, tev viss ir. Muzikantam te laikam ir, mēs te veramies, ka te ir nopietnā mūzikas industrija, jozina laikam firmas, jozina kādas ir cenas, īpatņēbas, ar ko var izdarīt, nā? Ir tā, ka ja tu neproti spēlēt, tu vari izmest jebkū, tu nekot neprasi spēlēt. Pat par miljonus dārgam instrumentiem. Nā, viņi nespēlēs nekot poši. Nopirksi labu mašinu, tāpat ja poši nebrauks tev. Tev vajag prasti arī braukt. Es domāju, ka vajag pīzdurēties pie to, ka sokt ar aparatūru, kas ir attiecīga savam līmeņam. Un tad pakopeniski, ja tu auc tehniski, vajag arī labāku aparatūru pirkt un labākus instrumentus. Ja tu sākumā nopirksi labu strumu, tas nenozīmē, ka tu vispār spēlēsi kādreiz. Jo vajag pirkt kaut ko, kas skaņ apmēram pareizi, lai štim, lai nav galīgs silts, kā saka. Un tad pakopeniski mēģinot tu latiņu celt uz augšu. Bet tā kā muzikantam tas ir dārgs prīks. Dārgs, tāda gitara varētu maksāt. Tas ir Fender Stratocaster. Tas ir tāds gitāristu sapans, jā? Tāds, kur visi gitāristi zina, ir gribātas jau. Itē gitāra varētu maksāt, možda kādu 700 latus. Te ir laba gitāra un ir dažādākas, ir meksikāņu Stratocasteri, ir amerikāņu Stratocasteri, tas ir amerikāņu aiztais Stratocasters, tā kā es maksāju diezgan daudz. Kur man blokus stāv Squires, kas izavērās tāpat, ka Stratocasters un tos izsacātu īsocījiem. Viņš ir pilnīgi tāds pat pēc formas, kā Stratocasters, bet skaņu... Skaidri, sapratu, tad ir jozina arī tehniskas lītas, skaņu īroksti, gitāras, tad muzikantam nav tā, kā folkloristi stos, tas apdasiežus pie golda i dzīdu, ir viss vokālā. Šitie jau sajūt pavisam. Redz, mēs mēģinājām baigi daudz aptvert itamā sarunā. Tas ir baigi plašs iedziens runāt par gitāras uzbūvi, to, kas te ir, var runāt. Tā var runāt seriālus taisīt. Par stilim var runāt. Es pastāstu tev tikai par vienu. Labi, tad mēs parunāsim varbūt atlikušajā laikā par pošu būtiskoku, par latgalīšu muziku, par tavam dūmam un par plāņam. Labi? Lūk, mēs iepriekšējā sarunas daļā nedaudz parunājam, no ko es esmu vīcies. Es bišķi paturpināšu.
Es pieminēju blūzu un es pieminēju B.B. Kingu. Es gribētu atzīmot vēl ietekmi, kas man bija Eriks Kleptons, Čaks Berijs un daudz citi gitāristi, kuri par pamatu sevi ir nāmuši blūza harmonijas, ko es nodemonstrēju iepriekš. Un katram cilvēkam, kas sāk spēlēt gitāru, es gribētu ieteikt, vismaz pamēģināt, kā tas izaklausās. Tas ir vienkārši un tas ir jautri. Un mēs ar tevi, Vaļuk, jau varētu pēc poras dīnam arī kopā uzspēlēt. Es tev uz basa parādītu tos 3 nots un mēs varētu kaut ko uzģemot. Lūk, bet runājot par muziku, kas notiek Latgalī, tas, laikam, tas, ko... Ko mēs tā ejam, mēs tādu cimuseņu. Nu, diemžēl ir tā, ka kaut kur es esmu dzirdējis jau, ka Guntis Rasims, Latvijas producentu grupas tāds līderis un grupas bez PVN, viens no līderiem ir izsacījis, ka, diemžēl, Latgalī muzikanti varās tikai to, kas notiek kaimiņa sātā, un nezavarās bišķi toļok. Nu, tagad ir tāds laiks, kad ir interneta vide tik tiva mīsim un visi pasaules labākie mākslinieki ir tik tivu kā vēl nekad. Nu, es ieteiktu pazavērti zem, nevis vērtīs, ko dara kaimiņš. Jo, redz, mīsim arī bija tā, ka mēs, kad socam spēlēt, mēs ietekmējam sākumā to, kas bija blokus. Tas, kas skaņā pa radēji, tas, ar ko uzdarbot īpaši bez PVN, vai, piemēram, un ietekmē laimes muzikanti. Tagad uz Eriku Kleptonu verīs. Tagad es nezaveros vairāk uz Eriku Kleptonu, es veros uz visu kaut ko pa kortā. Es neko, es neataškaros tāda vidusmāra klausētoja, kas ir varbūt drusku dziļāk muzikā. Es klausos, es varētu nosaukt. Man patīk Kings of Leon, man patīk Jakes Bugs, man patīk Johns Myers un vēl daudz citi. Un muzikas paziņojumi tie vārdi nebija sveši. Vai Franz Ferdinand vai kaut kas tam līdzīgs. Es mēģināju sekot līdzi jaunākiem tendenciem, gaidu ar nepacītību jūs albumus un ieteiktu muzikantiem, kas ir Latgalī, nepalikt provinciālim, tīktīs celt Latviju uz augšu. Pat ja varbūt te prasme spēlēt pagaidām nav izkūpta, tik lielā līmenī, ko jūs dzieržat, tie ideja ir baigi svarīga šobrīd. Vai mēs nepaliksim tamā začs skrīn paplēt, nekur nevar aizskrīt. Skrīn, viss atsakortojās. Mēs varam palikt tī. Varbūt mums valoda trauc. Es esmu dzirdējis tādu, ka var censties, cik gribi, bet ar latgaļiskom dzīsmēm nekur toli netiksi. Vai tu tomēr tam nepiekrist? Nepiekrētu pilnībā. Ir baigi grivši un daudz vieglāk ir tikt ar latviešu dzīsmēm. Nekā ar angliskom, jā? Latvieši klausos latviešu muziku. Latgaļis latvieši klausos latgalīšu muziku, krīvi klausos krīvu muziku. Un tad ir muzikas paziņēji, kuri grib klausīties kaut ko labu. Un tad neatkarīgi no valodas klausos labas grupas. Nu, piemēram, es latgalīcam patīk kaut kādas Amerikas grupa, kaut kāda vai kaut kādam krīvam patīk tie pat grupa, kas man. Muzika vīnai. Un es gribētu te paturpināt nedaudz par to tikšanu vai netikšanu. Mēs ar latgalīšu dzīsmām esam diezgan toli tomēr tikuši. Nu, Eirovīzijā nav visai mūsim īt laikam. Vai tī kaut kāda sava specifika? Eirovīzijai vienu reizi Borova MC mēģināja latgalīšu dzīsmi tikt ar gūti slavajiem, ka to mēģināja. Bet mēs, piemēram, Eirovīzijai pīzdalījām ar Lauru Bicāņu, un tī bija angļu dzīsmējai. Arī nekur netika. Nu, atšķirības nekādas. Tad ar latgalīšu dzīsmi mēs uzastojāmies Latvijas muzikas goda balvā. Te ir tikšana. Jūs Liktendorzā uzastojat. Šitas gods jums cīši bogots ar koncertiem bijis tādiem nozīmīgiem. Bijis koncerts vēl pašā rudiņa beigos. 30. novembrī mēs spēlēsim Biļģos. Festivālā Biļģis. Tu jau na pirmo raizi laikam. Ja? Otru raizi. Un mēs esam bijis kūprojekts ar aktieri Andri Buli. Tāds ir diezgan slavens aktieris. Salas grīvīts. Bet spēlēja Daugavpils teātrētī. Spēlēja gan Reigā, gan Daugavpilī. Arni, es dzirdēju, ka tu esi arī kompanijas teātrim tagad ir noticis tā, ka tu esi kompanijas vīnu teātri izrodēt. Arī tāds naparas žanrs tev ir. Tā, es gribētu nedaudz atsakrīsties. Andris Bulis, kas nav galīgi latgalīts, dzīvojas Biļģos latgalīski. Redz, kā. Un es gribētu apgost tomēr tu iepriekš izsacātu, ka ar latgalīšu muziku nevar nekur toli tikt. Nu, it kā tā, es jau tā provokatīvi, es esmu dzirdējis, molis man tā sacījuši. Nu, vot, ka tikai angliski, tad var izasīstīs ar latgalīšu tikai savā dzeraunētē, tu vari dzīvot. Tātad nav tā. Nav. Mēs esam bijuši Portugālī, mēs esam bijuši Austrālijai. Ir vajadzīga muzikālo kvalitāte, ja?
zirnekļu teiklis jož no savas sātas. Tu nevari aiziet, izsokt tavas zirnekļu teiklu pie sābra. Sokt savu zirnekļu teiklus aust no savas sātas. Pēc tam tu jau vari jau sokt mēģinot sacerēt kaut ko arī rēģinīgu dialektā. Tu vari sacerēt kaut ko angliski. Tad, kad tu jau esi uzaucis pīteikuši lelus jau pamatu zem kojam, tu nevari izreiz īļākt. Varbūt var, varbūt arī tā var, bet pieredze roda, ka nevar. Jo vāga stiprus pamatus zem kojam, tepat pie sevis, kur tu... Principā, jūs strādāja profesionāli, pa jūkam to darot nekas nesējis. Lela līta ir porlīceibai. Ja tu esi porlīsnots, ko tu dari, vienalga, ko tu dari, tu izdarīsi. Ja tu izsakās šaubas, tu sāc domāt. Par to teātru izrodi, ko tu man prasīji, tie ir otro izrodi, ka mēs rakstu muziku jau. I abas izrodis ir bārnu izrodis, redz kā. Nu, tev kā mazi bārni, tev varbūt ļoti tā parūcīgi sapratņē ir ēdos, nā? Tev pašā savi bārni nepaliec tam? Es labprot rakstātu arī muziku kinam vai pieaugušu izrodam. Bārņiem ir sava specifika, un es apmēram domāju, kas varētu bārnam patikt. Un paļdis Daugavpils teātrim un Mārim Korsīšam, kas ir režisors tam obiem bārnu izrodam, ka es man dūt īspēja rakstāt izrodi, nu, tam muziku. Divējs izrodis, viena tagad par 3 sivāņiem ir. Nu, smuki. Kādi nokūtnes plāni ir rāda? Jūs vēl uz vienu disku aitē, cik es dzirdēju, tādas baumas brīst, tas nokušu. Es ceru, ka vēl nav uz vienu, ka vēl uz 2 vai 3 dzēve rodās, ka es aiz, bet, nu, es gribētu vismaz mēģinot uz nokušu rudini vēl vienu disku izdūt. Bet jūs tā stils ir nozastabilizējis. Jūs bija tāds moments, kad jūs tā savu stilu meklējāt, sastovu. Tagad jūs it kā te skaidrība, magistrāli ir skaidrota. Ļoti daudz eksperimentām. Sākot no popmūzikas, kaut kāds roks, pat punkroks, regejs, pat Dixielands, blues, kaut kas šlāgerīgoks pat bija. Mēs baigi eksperimentām ar muziku. Ļoti. Tagad ir tomēr poproks. Nostabilizējas. Ar visam, ar namalam ietekmēšam, ne to visa. Nav nekur sacās, ka mēs neiesim toļok. Piemēram, tād mēs strādājam ar pieminēto Valdi Runzānu, un man bija dzīsma, kuros gribēju līdzīgu Beatlim, tā dzīsma ir Penny Lane. Es gribēju līdzīgu ietekmi un līdzīgu tādu. Un no to kaut kas palika, bet es pīgo klot un pīniesu nedaudz no progroka, nedaudz no tāda 80. gadu New Wave, tā saucamīs, kā es izsakos. Un tas arī ir interesanti. Es to visu dzieržu un arī jo ietekme bijis muzikā. Te jau ir tie grupa, par ko es runāju, ka visi maļās savā sulā un visi kaut ko pīnas. Nu tad, lai izdodos, būtu cīši patīkamai, ka dabasu durovas mūs uzpriecātu daudzus gadus uz priekšu ar labiem, patīkamiem, jūsim pošam patīkamiem muzikāliem diskiem. Paldies tev! Paldies tev arī!